Manā gadījumā šī stipendija ļāva man apgūt arodu jomā, kurā es šobrīd strādāju, ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārzemēs, visos veidos, un vienmēr es atceros un cenšos arī teikt, ka iespējams, ja man nebūtu šāda atbalsta, tad es nebūtu tur, kur es esmu. Viennozīmīgi, ka viens no tādiem pamatakmeņiem, kas ir ielikts manī un manā karjerā, pieder tieši šai stipendijai, un jāsaka Borisam Teterevam. Personīgi man Tetereva stipendija bija nozīmīgs pagrieziena punkts un starta punkts tieši manās studijās un dzīvē, jo šovasar izvēlējos iestāties otrā fakultātē, un mērķis kļūt par mutes, sejas un žoku ķirurgu, tas lielākoties ir pateicoties arī šai stipendijai, jo diez vai es uzdrošinātos spērt tik drosmīgu soli, ja es nebūtu bijusi iepriekš saņēmusi šo stipendiju. Borisa un Ināras Tetereva fonda stipendijas studējošiem, tas ir nozīmīgs un būtisks ieguldījums studējošiem. Tas noņem nost to fonu, par ko studentam ir jādomā, par to, kā nodrošināt sevi, kā iespējams nodrošināt savu ģimeni, un viņš tad pilnvērtīgi var veltīt savu laiku studiju procesam. Tas laiks, ko viņš pavada studijās, dos nākotnē kvalitāti viņa teorētiskajās zināšanās. Tās būs teicamas klīniskās prasmes pie pacienta gultas. Un es esmu neizsakām pateicīga Borisa un Ināras Tetereva fondam par to, ka deva man iespēju studiju laikā neuztraukties par savu ikdienu, bet tiešām domāt par to, kāds cilvēks un kāds ārsts vēlos būt. Uzdrošināties, nebaidīties un tiešām pieteikties, jo arī jūsu dzīves var izmainīt šī stipendijas iegūšana. Stipendija ir gan milzīgs finansiālais atbalsts, gan arī apliecinājums jau paveiktajam un motivācija vēl iecerētajam, ka arī stipendija kā finansiālais balsts ļauj ikdienā vairāk fokusēties uz sevis pilnveidošanu, voluntēšanu slimnīcā, zinātniskā darbu veikšanu, dažādu citu projektu izstrādi. Un jāsaka, ka Borisa Tetereva medicīnas stipendija ir ne tikai finansiālais atbalsts, kas ir ļoti nozīmīgs visiem medicīnas studentiem, jo dažkārt ir brīvajā laikā naktīs dežūrās jāstrādā ļoti daudz, lai būtu iespēja studēt. Un šī stipendija dod iespēju varbūt vairāk laika veltīt zinātnei, vairāk laika veltīt studijām. Šī stipendija noteikti ir arī tāds uzticības kredīts, kas pēc tam ir jāpierāda, un tas dod arī tādu lielāku atbildības sajūtu gan pret sevi, gan pret cilvēkiem, kas palīdz studentiem. Un patiesībā es domāju, ka šī stipendija un Boris Teterevs pats ir arī piemērs tam, kā ir jāatbalsta studenti. Un ir piemērs gan valsts vīriem, valsts amatpersonām, gan visiem pārējiem iedzīvotājiem. Mēs šeit runājam par studējošiem, par to, kā stipendijas dod ieguldījumu viņu izglītībā. Ieguvējs jebkurš sabiedrības indivīds, jo šis jaunais dakteris, jo šis jaunais zinātnieks dos ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, dos ieguldījumu Latvijas zinātnē un būs tas, kurš nesīs Latvijas vārdu pasaulē. Paldies fondam par doto iespēju, paldies medicīnas fakultātes vārdā, paldies studējošo vārdā. Tas ir būtiski studējošajam nedomāt par foniem, par visu apkārtējo, bet veltīt sevi studiju procesam.